Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija 15. nodaļas. Bet visādi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai klausītos viņu. Un farizeji un rakstu mācītāji kurnēja un sacīja: šis pieņem grēciniekus un ēd kopā ar tiem. Tad viņš tiem stāstīja šādu līdzību. Kādam cilvēkam bija 2 dēli, un jaunākais sacīja tēvam: Tēvs, dod man piekrītošo mantas daļu. Tad viņš tiem sadalīja mantu, un pēc dažām dienām, saņēmis visu, jaunākais dēls aizgāja uz tālu zemi un tur izšķieda savu mantu palaidnīgi dzīvodams. Kad nu viņš visu bija izšķērdējis, tai zemē izcēlās liels bats, un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogāja un piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa, tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sēnelas, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēderu, bet neviens viņam tās nedeva. Tad viņš pie atziņas nācis, sacīja: cik algāģu nav manam tēvam, kuriem maizes pa pilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algāģiem. Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva, un viņam vēl tālu esot. Viņa tēvs to ieraudzīja, un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja: Tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem: atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un kurpes kājās, atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies, jo šis mans dēls bija miris un nu ir atkal dzīvs. Viņš bija pazudis un nu ir atkal atrasts. Un viņi sāka līksmoties. Bet vecākais dēls bija uz lauka. Kad nu viņš tuvojās mājām, viņš izdzirda mūzikas skaņas un dejas troksni, un piesaucis vienu no kalpiem, viņš tam jautāja, kas tas esot. Tas viņam atbildēja: tavs brālis ir pārnācis, un tavs tēvs ir licis nokaut baroto teļu, tāpēc, ka viņš to veselu atdabūjis. Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā, bet tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. Bet tas atbildēja un sacīja tēvam: redzi, cik daudz gadu es tev kalpoju un nekad neesmu pārkāpis tavu bausli, bet tu man nereizes neesi devis ne kazlēnu, lai es būtu varējis līksmoties ar saviem draugiem. Bet tagad, kad šis tavs dēls ir pārnācis, kas savu mantu izšķērdējis ar netiklām sievām, tu viņam esi licis nokaut baroto teļu. Tas viņam atbildēja: dēls, tu aizvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, ir arī tavs. Bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs brālis bija miris un atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Āmen. Nāc, Kungs, ar savu svēto garu pie katra no mums un atver mūsu prātu, sirdi, saprašanu tavam svētajam vārdam, lai tas mūs stiprina un vada ticības dzīvē, jo tavu vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Parasti tā saule uz kanceles spīd tikai lieldienu rītā. Tā varētu būt īpaša zīme šodienai. Šis stāsts par pazudušo dēlu vienmēr rosina ne tikai priecīgas jūtas par laimīgajām beigām, bet arī skarbas pārdomas, kā šī līdzība runā uz mums, uz mani šajā laikā. Svēto rakstu visaptverošās patiesības, ja tās māk saredzēt visās to dimensijās, patiesi aizskar un liek domāt katram cilvēkam.
Tā arī šo aiziešanas, pazušanas un atgriešanās notikumu, tā iemeslus un mācības varam skatīt ne tikai viena atsevišķa cilvēka dzīvē, bet arī visas sabiedrības un valsts lielākos veidojumos, arī baznīcas dzīvē. Tā vienlīdz spilgti ir saprotama gan cilvēka laicīgajā, gan ticības dzīves ceļā. Un to visu mums atklāja pats Kristus. Tātad šī ir augstākā mērā vērā ņemama patiesība. Jaunība vienmēr saistās ar maksimālismu, ar vēlēšanos sevi parādīt un pierādīt, un liekas, ka tam ir vajadzīgs doties tālumā. Tur viss ir labāks un zaļāks. Un neviens neticēs kāda teiktajiem vārdiem, ka līdzi jaukajam zaļumam bieži nāk karstums un vienmēr smags darbs un sviedri. Tī nav paralēli ar mūsdienu nepieciešamību doties prom, lai nopelnītu iztiku un nodrošinājumu ģimenei, daudziem arī saviem vecākiem, kas palikuši mājās. Līdzība ir tikai tajā mīlestībā, ar kādu katru aizbraukušo gaida atgriežamies. Valsts mērogā tēva vietu aizņem valdība, kas atbild par visas mūsu lielās saimes iztiku un kam būtu jāgaida katrs atkal mājās. Šī ir tāda grūta paralēle, kas pēkšņi ir ieraugāma Bībeles vārdos un varētu likt pārdomāt kādam arī politiskos lēmumus. Bet mēs esam aicināti domāt par savu dzīvi. Vai arī tajā kaut kas nav noticis līdzīgi? Vai mēs mācību esam sapratuši? Varbūt šo saistību tur ar sevi ir grūti ieraudzīt tādēļ, ka ir skaidri norādīta negodīgā dzīve, kurā viss ir notraulināts. Biežāk jau tiek salaists grīstē un viss pazaudēts ar vislabākajiem nodomiem, kas tomēr ir izrādījušies naivi. Te nu atkal mūsu krīzes situācijas rada bagātīgu vielu pārdomām. Daudzi, kas šodien ir pie sasistas silas, iespējams nebija uzklausījuši vecāko padomus, bija saņēmuši visu, kas pienācās, un vēl vairāk, un cerējuši, ka labi gribētais piepildīsies. Bet ne viss notiek kā domāts, uz to jau arī vecākie māca, uz apdomību. Bet tās vienmēr liekas tādas apnicīgas runas. Reiz tomēr šī mācība nāk, un tad jau caur paša sāpīgo pieredzi. Pirmais un grūtākais lūzuma punkts pie katras atgriešanās, gan garīgas, gan laicīgas, ir savas kļūdas atzīšana. Te varētu ieturēt garu pauzi, lai mēs ieraudzītu acu priekšā savus brīžus, kad ir nācies vispirms klusi, pat bez vārdiem, tikai sev pieļaut domu, ka kaut kas nav kārtībā. Bet tad aizvien skaļāk un drošāk šī doma sevi piesaka, līdz beidzot tiek izskan skaļi, kā šī pazudušā dēla lēmums. Es esmu grēkojis. Es neesmu cienīgs. Es esmu aizgājis garām Dieva noliktajam mērķim. Tālāk ir jādara. Jāapstājas. Vispirms ir jāapstājas. Un tad jāgriežas atpakaļ. Jāmaina savas gaitas virziens. Un jāveic kāds ceļa gabals pretējā virzienā, kā esam gājuši līdz šim. Ja esam tērējuši, tad ir jātaupa. Ja esam uzdzīvojuši, tad tagad jāietur gavēnis. Esam dzīvojuši bez Dieva, tad tagad jāmetās
lūgšanās. Bet tas sākas ar grēku apziņu un nožēlu. Es iešu un kritīšu ceļos. Es esmu grēkojis pret debesīm, pret Dieva prātu un tad arī pret Tēvu. Abi, gan debesu Tēvs, gan zemes, man ir devuši savu bez noteikumu mīlestību. Es esmu to pieņēmis kā pats par sevi saprotam. Neviens man nav teicis, ja tu mani klausīsi, tad es tevi mīlēšu. Tā akli mūs mīl vecāki, un tieši tāpat mūs mīl debesu Tēvs. Tādēļ visu mūsu nelaimu cēlonis nav viss citos cilvēkos, bet mūsu pašu pieņemtajos lēmumos, izvēlē. Reizēm var maldināt tas, ka viss izskatās tāds kā nejaušs gadījums, bet arī tad mēs katru notikumu kaut kā izvērtējam un vai nu mācāmies, vai palaižam to gar ausīm, bet galu galā viss summēsies. Atzīt savu kļūdu, tas ir grūti, bet bez tā pilnīgi nekas nevar mainīties. Lai zinātu, kas ir bijis nepareizi, ir jābūt Tēva ieliktajam pamatam, labā un ļaunā atšķiršanas ābecē, kura ir jāmācās pirms burtu ābeces. Tie ir baušļi, Dieva likumi, tikai nevis tādā īsā izklāstā, tev būs un tev nebūs, bet apmēram tik plaši kā mūsu šodienas saruna, kas parāda visa saistību un ietekmējamību. Tā, lai katrs bērns zinātu un redzētu, kā ar kāju paspartais kaķis kādreiz var novest pie tā, ka pacelsies roka arī pret cilvēku. Šī līdzība skaidri runā par izšķērdēšanu un liekas, kā gan cilvēki var nesaprast, ka tā nevar darīt. Un tāpēc, ka tāda Dieva likuma nav, tev nebūs izšķērdēt mantu. Par mantu ir teikts, tev nebūs zakt. Un ar to ir jāsaprot, ka tev būs dzīvot ar to, ko esi nopelnījis. Ja šodien šķērdēsi, tad rīt varbūt noies ar līdz zakšanai. Arī apējot likumus, mēs nelietojam vārdu zakt, bet to pašu vien darām. Ar mantu, ja tā labi padomājam, nav nekādi joki. Patiesībā ir labāk, ka tās ir mazāk nopietni. Jo lielāks mantas daudzums sāk padarīt cilvēku lepnu, jo tas ved pie sevis nolikšanas Dieva vietā, kurš visu var lemt, pirkt vai pārdot, un tā nemaz nemani, kā esi kļuvis no mantas atkarīgs. Bet izšķērdēšana nāk līdzi tai mantai, kas viegli nākus, kuras ir daudz, un tas ir tieši šis pazudušā dēla gadījums. Vienkārši brīvi padzīvoja mazu laiciņu. Liekas, ka mūsdienās tādu dēla stāstu varētu būt samērā daudz. Par to vedeni domāt tās laimētavas, zaudētavas uz katra stūra. Nu jau arī tādos laukos kā Lielvārdē, kur jūs bijāt rudens pārgājienā aizbraukuši, centra krustojuma krāšņākais nams ir laimētava, divstāvos, ugunīs. Uz pārējā lauku nepriecīgā, lai neteiktu bēdīgā fona, kad ģimenēm ir jādomā, ko ēst, šī atļaušanās ir tā kā spļāviens virsū veselajam saprātam. Un tieši no tā laicīgā plāna brīdina šī līdzība. Nemeklējiet tur saprātu. Izšķērdēšana ir grēks, un tas ir jānožēlo. Atgriešanās ceļš, lai arī
Nav zināms, kā tēvs tur sagaidīs, tomēr tas ir neapšaubāmi vieglāks, kā mēs lasījām arī pēc salīdzināšanās pie Pāvila vēstules. Tas atvieglojums, to vienmēr vajag paturēt prātā, notiek tajā pat brīdī, kad mēs atzīstam un nožēlojam savu grēku. Un tad tālākais jau ir daudz priecīgāk. Mēs esam gatavi saņemt no Tēva visbargāko pērienu, jo tas būs pelnīts. Varbūt mūsu dzīvē kādreiz pat vieglāk ir iet cietumā nekā dzīvot grēkā. Pēriens dažreiz ir vieglāk panesams kā mātes klusēšana. Tā vien gribas iesaukties, saki taču kaut ko, baries, lamā man, pārmet. Bet māte tādā brīdī neko nav gatava teikt. Viņai sirds lūst, domājot, ko gan es tā neesmu savam bērnam iemācījusi. Kristus stāstīja tajā līdzībā, Tēvs iemieso sevī arī debesu Tēva mīlestību. Varbūt tieši tā nav bērnam iemācīta. Ar šo mīlestību debesu Tēvs sagaida katru, kas atgriežas. Bezierunu prieks, labākās drēbes kā augstmanim, zelta gredzens pirkstā un apavi kājās kā brīvam cilvēkam, jo algāģi staigāja basām kājām. Šīs zīmes šajā apģērbā tiek pateiktas. Viņš no Tēva bija pieņemts atpakaļ savās mājās kā savējais. Un te ir klāt nākošais slieksnis, par kuru ir jādomā arī katram no mums. Brāļa ierašanos nepieņem vecākais brālis. Un mēs liekuļotu, ja teiktu, ka nesaprotam, kāpēc viņš ir tāds neiejūtīgs un nav pretimnākošs, pa mīlestību vispār nerunājot. Šeit un vēl kādās Bībeles vietās mēs savas laicīgās jūtas varam ielasīt garīgajās attiecībās. Laicīgi mums gribētos, lai šito noštrāfējušos jaunekli patiešām liek pie arkla un dzīvot pie kalpiem, liek darīt tos pašus visnetīrākos darbus, ko tur viņš darīja pie tām cūkām, lai viņš saprastu, no kurienes ir radusies Tēva pārticība, vai vienkārši kāda ir maizes cena. Un tas būtu tikai taisnīgi un nāktu viņam par svētību. Bet Kristus mums stāsta par debesu valstības lietām, kurās, lai arī saskatām pasaules likumus, tomēr ir runa par Dieva darbu. Un viņš rēķina citādi. Ja šos rēķinus kā sistēmu mēs sajaucam, tad mēs kļūdāmies un neizprotam Dieva īsteno dabu. Tā ir šī bezierunu mīlestība, kura pār mums izlejas grēka nožēlas brīdī. Brālis, kā laicīgs cilvēks, nav gatavs ne uz kādu piedošanu. Un šeit ir jautājums arī mums. Vai mēs esam gatavi piedot kādam, kas to nav pelnījis? Mēs redzam sabiedrības sašķeltību, vajadzētu izlīgumu. Reizēm gribat iesaukties, ko jūs tur varat plēsties, izdariet taču kaut ko kopā, kas nesīs mums visiem labumu. Bet vai mēs paši esam gatavi piedot saviem politiskajiem pretiniekiem, ja viņi nāktu un lūgtu, atgrieztos? Tas ir tas jautājums, ka mēs nemaz tā īsti negribam viņu atgriešanos. Mums ir labi tā, kā ir. Ka varam pretim stāvēt, kā varbūt vecākais brālis katru vakaru virtuvē sūdzās un kurn, ka lūk jaunākais neskur blandās apkārt, bet viņam te katru dienu smagi jāstrādā. Un iespējams, ka tā viņš sevi uztur, jo naids
arī ir spēks, kas uztur cilvēka motivāciju, negatīvais spēks, kas motivē viņu rīkoties, tikai tas nav tas spēks, kur pārstāv Kristus. Viņa mīlestības spēks ir pilnīgs. Lai kā naids trako un ved viņu sišanai pie krusta, Jēzus paliek mierīgs. Viņa spēks nekādi nav ietekmējams līdz pat nāvei pie krusta. Un tā ir uzvara pār ļaunumu, kas laicīgajā pasaulē izskatās kā zaudējums, bet garīgajā ir uzvara. Tādēļ atcerēsimies vēl par šīm divām izpratnēm, par laicīgo un garīgo. Brālis bija miris Dievam, kamēr dzīvoja grēkā. Tad viņš atgriezās un kļuva dzīvs. Tā arī mēs augšām ceļamies no grēka, no naida un ļaunuma, kā jauni radījumi, kā Pāvils saka, un dzīvojam Dieva tuvumā. Lai arī varbūt pavisam vienkāršu un pat nabadzīgu, laicīgo iztiku, bet bagāti ar Dieva tuvumu, ar viņa mīlestību, kas ir sajūtama katrā mūsu vārdā un darbā. To lai izlūdzamies Dievu vadību un svētību. Āmen.